Mums tikko noslēdzās pirmais 4M izaicinājums vīriem Latvijā. Kopā bija vairāk kā 70 vīri, un es no jauna piedzīvoju to, ka Dievs runā. Dievs runā dabā caur citu vīru pieredzēm. Dievs runā caur praktiskām darbībām. Tas bija kaut kas vienreizējs, kaut kas unikāls. Man ļoti patika sastrādāties komandā, kas to visu organizē šeit Latvijā. Un man ļoti patika vērot vīrus, kad viņi izaicināti ārā no komforta zonas un viņi ir gatavi doties piedzīvojumā. Un tad, kad tas piedzīvojums lēnām pārvēršas par kaut kādu lielu milzi, ko nevar pārvarēt vienā brīdī, es pamanīju, ka viņi atskāra to, ka tas nav iespējams paveikt. Nav iespējams šo izaicinājumu izturēt. Bet kā nav izturēt? Izaicinājumu nav iespējams izturēt vienam. Vajadzīgs atbalsts, citu vīru kopību. Un tad, kad šī komanda virzās uz priekšu, tā ir baigā enerģija, baigais spēks. Man bija ļoti patīkami vērot, kā vīri patiesi, piedzīvojot savus grūtības, savus izaicinājumus, viņi bija gatavi atzīt, ka viņiem vajag palīdzību. Un viena no palīdzībām, kas viņiem vajag, ir Jēzus Kristus, Dievs. Viņi atjaunoja attiecības ar Jēzu Kristu. Tās bija lūkšanas, tā bija atkal no jauna nodošanās, un tas bija tik emocionāli spēcīgi. Redzēt, kad vīrs iet pie vīra un saka, lūdzu par mani, man vajag dievišķu palīdzību. Es personīgi piedzīvoju Dievu gatavošanās procesā. Bija ļoti lieli neatbildēti jautājumi, bet tā kā reaģēja komanda uz šiem jautājumiem, tas bija ļoti dievišķi. Mēs ļoti atbalstījām viens otru, mēs darījām darbu un varējām sagatavoties un paveikt šo